Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, pavisam īsi par šo ideju. Man jau droši vien kādu 5. vai 6. reizi jākāp šeit tribīnē un jārunā. Es neatkārtošu tos argumentus, kur jau pirms tam esmu teicis, daļai tos jau minēja arī Orlova kungs šobrīd. Es gribu tikai pateikt paldies tiem vairāk nekā 22,000 cilvēku, kas šo iniciatīvu parakstīja. Jo šī iniciatīva savāca vislielāko parakstu skaitu, kāds līdz šim ir bijis. Pēc būtības 2 reizes lielāku nekā nepieciešams, lai šis jautājums vispār līdz mums uz Saeimu atnāktu. Un jāatgādina, ka līdzīga iniciatīva, kas saucās par ceļiem bez bedrēm, ir joprojām kaut kur iestrēgusi ministrijās, valdībā, un mēs neesam tikuši līdz rezultātam. Pēc būtības es saprotu, ka tieši tā jautājuma tik ilga, piedodiet par vārdu, muļļāšana bija arī viens no pamatiem cilvēkiem būt aktīviem un atkal parakstīties, lai vēlreiz mums visiem un arī valdībai liktu pievērst uzmanību šai idejai, lai mēs pielīdzinātu mūsu nodokļu iekasēšanas sistēmu, kas attiecas uz ceļu uzlabošanu arī, lai šī sistēma būtu līdzīga kā Lietuvā un Igaunijā. Aicinu jūs uzmanīgi sekot šai iniciatīvai tālāk un arī koalīcijas deputātiem lūdzu piespiediet valdību aktīvāk rīkoties, lai cilvēku iniciatīva tiktu arī ieviesta dzīvē. Paldies! Vārds deputātam Andrijam Matīsam.